Ar ko jums saistās piekdienas sajūta? Ko jūs parasti piekdienās darat? Priecājamies. Es principā gaidu piekdienas vakaru, zinot, kad ir atslodze pēc darba dienas, un ar tādu domu, kad varētu beidzot satikt savus draugus un aiziet kaut kur kopā atpūsties. Pareizi ir. Vai jums kādreiz ir tā piekdienas sajūta arī pirmdienās? Vienmēr. Man liekas, ka tas piekdienas vakars bieži ir ieilgst pirmdienā. Vai forši? Ar ko jūs domājat, kāpēc varētu piekdienas sajūta būt labāk par citām dienām, par citu dienu sajūtām? Tāpēc, ka nedēļas beigas un beidzās visi darbi, un tu vari vienkārši vai iet gulēt, vai kaut kur skriet ar draugiem atpūsties. Man liekas, ka piekdienas vakaros visvairāk rodās tā enerģija, dubultā enerģija, un vēl tas, kad tu zini, ka tev sestdienas svētdiena ir 2 dienas priekšā, kad tu vari atpūsties, jo bieži vien, ja tu aizēji sestdienā, tad tu zini, ka tev svētdiena paiet guļot, bet tad, kad tu tā padomā, sestdiena varētu atpūsties, un svētdiena tomēr varētu izbraukt svaigā gaisā vai kaut kur pie dabas. Tieši tā. Kas nekad nenotiek. Un tad mēs esam šeit saistībā misiju, mēs vēlamies to piekdienas sajūtu cilvēkiem ieviest arī pirmdienās. Ko jūs par to sakat? Tā ir laba doma? Superīga doma. Es domāju, tomēr nav laba doma. Kāpēc ne? Kādreiz jāstrādā arī. Nu, to var otrdien, trešdien, ceturtdien pagūt. Atkarībā droši vien, kad ir kādi ir ierosinājumi. Nu jā, arī taisnība. Nu tad, redz, mēs tad pierādīsim tev, ka tā ir laba doma, un tev apstiprināsim, ka jā, tev ir taisnība, tā ir laba doma atkal. Mēs Tad tikko bijām uz vienu valsts iestādi, kur mēs aizējām un domājam, ka visi strādā pirmdienās kā vienmēr no 9 rītā, bet secinājām, ka strādā pirmdienā no 11 rītā. Tad es domāju, ka šis varētu būt jau ievads šai tēmai.